Gandrīz 18,500, jeb 66% no balstiesīgo Ogres noda iedzīvotāju skaita aizvadītā gada oktobrī piedalījās 10. Saeimas vēlēšanās. Jau pēc pāris dienām iedzīvotājiem tiks dota iespēja paust savu viedokli par ievēlēto paveikto darbu. 23. jūlijas – referendums par Saeimas atlaišanu. Šobrīd Ogres novada vēlēšanu komisija ir saņēmusi balsošanas zīmes, kā arī citu referendumu atribūtiku, kas jau tuvākajās dienās tiks nogādāti 17 balsošanas punktos Ogres novadā. Komisija atgādina, joprojām var pieteikt balsošanu dzīves vietā. Nodrošinām balsošanu vēlētāju atrašanās vietā. Tātad tas ir mājās, pansionātā, slimnīcā. Ir pieteikumi un tos mēs tad visi iecirkņi gan pilsētā, gan laukos arī nodrošina un atgādināšu to, ka pieteikumus balsošanai mājās un savā atrašanās vietā veselības stāvokļa dēļ var pieteikt līdz 23. jūlijā 12. Pie iedzīvotājiem uz mājām Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvi ieradīsies 23. jūlijā no 12. līdz 22. Tāpat kā Saeimas vēlēšanās, arī tautas nobalsošanā vēlētājs var balsot jebkurā vēlēšana iecirknī no 7. rītā līdz 10. vakarā. Tautas nobalsošana notiks tikai vienu dienu. To nosaka likums par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu, kas neparedz iepriekšēju balsošanu. Tikai 23. varēs balsot, jo jau pirmajā dienā, kad tika atvērti iecirkņi, tātad 13. jūlijā, bija gadījumi, kad atnāca daži cilvēki jau ar pasēm un gribēja jau nobalsot. Ja? Nu, mēs tādu iespēju nevarējām un nevaram šobrīd piedāvāt, jo mums pat nebija vēlēšana zīme. Un likums par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu neparedz šādu iespēju. Jā, tas ir tikai iepriekšēja nobalsošana, tikai pašvaldības un Eiroparlamenta vēlēšanās. Informāciju par vēlēšanu iecirkņiem ārvalstīs var iegūt Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv vai zvanot 670 49 999. Savukārt ar Ogres noda vēlēšanu komisiju, kas vada un koordinē tautas nobalsošanas procesu visā novadā, var sazināties pa tālruni 650 711 64 vai 650 711 60. Dats Tribotska, Zana Tereško, Ogres televīzija.